Rietumvēji, kas krastā pūš. Kā tā var salikties? Andrejs! Hei! Nā, čur! Vai, labi, lec iekšā. Paķers man kādu gabaliņu. Jā, ko tu šeit dari? Pie zirgiem? Es pastaigājos mazliet, man piekusi kājas. Viens pats? Viens pats, jā. Čau! Prieks tevi redzēt. Klausies, mēs braucam tieši tagad uz Atver muti podkāstu epizodes tehnisko tādu čeku, bet varbūt uztaisim uzreiz ar tevi ierakstu, tad jau jau. Nē, nu daram, jā. Nu, jā, mēs satikāmies. Tu bez tiesībām esi vispār? Nē, man ir tiesības. Gan autovadītāji, gan cilvēku tiesības. Jā, pareizi, taisnība. Cik jau ilgi tev ir tiesības? Tiesības man ir 9 gadus, jā. Nākamgad, tā teikt, jubileja. Tev bija sajūta sasniedzot 18 gadu vecumu, ka vajag tiesības, un tas bija tāda cilvēka, teiksim, dzīves viens no sasniegumiem, kas bija jāīsteno, nolikt tiesības. Man laikam tā bija, jā. Un īstenībā esmu tik pateicīgs, ka es toreiz to izdarīju, jo es redzu, ka apkārt ir cilvēki, kuri to neizdarīja, un kuriem jo tu vēlāk to atliec, jo grūtāk ir to iesākt. Un, jā, kaut kā tā, ļoti forši. Kā izskatās autiņš šitais? Vispār ļoti plašs. Vai ne? Jā. Tu zini tādu Volkswagen Tiguan mašīnu? Zinu, protams. Šitas ir daudz platāks, ietilpīgāks un apjomīgāks arī, ja tā var teikt. Kaut gan tas ir, crossovers, kas ir Tiguans. Bet vēl kas interesanti, es nezinu, kāpēc es tev to stāstu, bet man ir sajūta, ka man tev tas ir jāizstāst. Nē, bet pastāsti, izkrāt sirdi. Jā, tu vispār esi autocilvēks? Nu tā. Zini, man patīk braukt un man patīk, ka viss strādā un viss notiek, bet es neesmu no tiem cilvēkiem, kam patīk tur dikti daudz domāt par tehniskām detaļām. Es tāds komforta auto cilvēks. Super, jo īstenībā šajā automašīnā to komfortiņu arī var noķert. Nu, tu jau redzi, kā mēs esam iegulušies tajos beņķīšos, mazliet katram atsevišķi, paskaties, ir roku balsts. Jā, un tā kā šis ir elektroauto, tam ir interesanta funkcija, ka tad, kad tu bremzē, tā bremze tā kā atražo atpakaļ to enerģiju, un vienot sakot, uzlādē sevi par kaut kādu mazu procentiņu. Līdz ar to tas kilometrāžas skaits, cik tu vari nobraukt ar šo automašīnu, ir vēl lielāks nekā tas būtu vienkārši kaut kādam tur standarta elektroauto, kas tur vienkārši tērē to bateriju. Interesanta štelle. Vēl ko es pamanīju. Redzi, uz pedāļiem ir pauze. Es jau arī ievēroju, jā. Tā pauzīte ir... Tas man kā mūziķim mazliet. Jā, es sirdi. Es teicu dēļ uzlīmēju tādas. Nē, bet tai bremzei ir tā, tad, kad tu iesēdies automašīnā un piespied to pedāli, mašīna tādā veidā saprot, ka viņai ir jāiestartējas. Nekas nav nekur jāspiež. Jā. Mašīna iestartējas, ieliec ātrumā un tik bliez uz priekšu. Bet jums, kā grupai Sadenlaits, cik bieži vispār sanāk, kā jūs braucat uz koncertiem? Es domāju, vai jūs braucat tur vienā automašīnā kopā, vai jūs braucat katrs atsevišķi, kā jums tas viss notiek? Mēs pēdējā laikā braucam ar autobusu, un tāpēc kaut kā sanāk tagad visiem sēdēt kopā, un mazliet vienmēr tāds mazliet svētku sajūta ir tā braukšana. Mēs sasēžamies tajā busiņā, kaut kopā jokojamies, pākstamies. Tāds mazie svētki, katrs brauciens. Jo kādreiz bija tāda laika, kad mums viss bija jāsaspiež tur divās mašīnās un braucām. Arī tas bija piedzīvojums, protams, bet pēdējā laikā mums ir autobuss. Tālākais ceļš, ko jūs esat veikuši ar to, kas ripo uz riteņiem transportu? Man liekas, ka tā ir Polija, Vāršava. Okay. Vāršava mēs braucām, mums bija koncerts pagājušo gadu Vāršavā, vai pat pirms 2 gadiem. Un kaut kā tā pārdroši izdomājām, ka mums ir pēc koncerta arī jābrauc uzreiz naktī mājās. Ļoti labi. Tad bija tā, ka izkāpām stīvi Rīgā un negribējās vairs kādu brīdi nekur vispār braukt. Bet tā citādi, man liekas, ka ļoti to ceļu izbaudām. Tā vēl viena forša kopā būšana. Ko var darīt, kamēr tu brauc garus gabalus automašīnā?
Kā tas viss notiek? Nu tā, no grupas tu man tagad izstāsti vienkārši. Jā. No grupas ir tā. Es katru reizi paņemu līdzi grāmatu, kuras esmu izdomājis, ka es lasīšu. Un beigās es neko no viņas neizlasu. Reizēm mēs dziedam dziesmas reizēm. Jā? It īpaši tad, ja ir tā teikt, tāds jautrāks prāts. Jā, saprotu. Jā, nu tu saproti, jā. Bet savas dziesmas jūs dziedat, vai? Nē, pasarg Dievs, mēs dziedam visu, ko, tikai ne savas dziesmas, bet reizēm ir sanācis arī samēģināt. Ja kāda dziesma ir mazliet tāds sajūta, ka varbūt vajag izdziedāt vēl, tad ir sanācis arī mēģinājums, jā. Tā kā, ceļā sanāk daudz laika pavadīt, un tāpēc kas tik tur nav noticis. Bet klausies, mēs esam atbraukuši uz restorānu Miro. Tas bija šeit? Super. Nē, es neesmu šeit bijis, bet es vispār vienmēr priecājos atklāt jaunas vietas. Super. Varbūt iesim ierakstīt epizodi, ko saki? Ejam. Jā? Laižam. Tas ir interesanti, kā laiks ar mūsu prātiem spēlējas. Bija tā sajūta, ka visu mūsu dzīvi mēs esam nonākuši kaut kādā jaunā, mazliet labākā. Pārliecība par to, ka vispār ir jāsalaulājas. Biedējoši, cik ļoti mēs nemācamies no kļūdām. Kāpēc, lai viņā nevarētu sadzīvot gan tas rokstārs, kurš šņauc kokaīnu Eirovīzijas grīnrūmā, gan arī tas maigais čalis rozā uzvalkā, kurš dzied par salauzto sirdi. Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podcasts Atver muti. Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti podcasts Atver muti atkal tavos ekrānos, tavos audio playeros, visur, kur tu klausies. Paldies tev par to. Mēs ķeramies klāt nākamajai epizodei. Šodien vienkārši fantastisks viesis ir ieradies ciemos, tomēr aicinot arī viņa kolēģus, runājot par to skaisto notikumu, kas viņiem tuvojas 15. novembrī. Mēs vēl līdz tām visām sarunām tiksim, gribas gan par aktualitātēm, gan par citām lietām, kas par un ap masku tēmu un visām šīm lietām, ko mēs runājam šī podkāsta ietvaros, arī pārunāt attiecīgi ar viņu. Tas ir cilvēks, kurš man šķiet, es nebaidos teikt, viens no talantīgākajiem mūziķiem Latvijā un vispār pasaulē, pat godīgi sakot. Viņš ir dziedātājs mūziķis, grupas Sadenlaits solists Andrejs Reinis Zitmanis. Čau. Paldies par jaukiem vārdiem. Bet taisnība. Reinis. Cik bieži vispār šo vārdu izmanto kaut kur kāds tev, un cik tu pats varbūt pieķeries pie tā vārda? Baigi maz patiesībā. Ir tādi cilvēki, kas tikai par Reini sauc, un tas ir ļoti interesanti, bet pārsvarā es esmu Andrejs. Grupas džeki man mēģina visu laiku atrast kaut kādu iesauku, bet es saprotu, ka man nelīp tās iesaukas. Zin kā, mums džekiem visiem pārējiem ir kaut kādas tās, tās grupas iesaukas, un man kaut kā mainās, bet nav nekas tā uz palikšanu. Tā. Un kurš te sauc par Reini? Par Reini? Gan jau rados kāds. Bija, jā, rados. Vai arī bija pāris skolotāji, kuri kaut kā ierauga to Reini, un tad viņiem tas labāk iepatīkās. Bet, zikā, tad man tā sajūta, ka par Reini nosauc, tad, kad es kaut ko esmu nogrēkojies. Kaut kāda tāda sajūta. Man tā ir tad, kad uzvārdā mani sauc, bet sauc visu laiku uzvārdā. Jā, tas arī, jā. Ka es visu laiku kaut ko grēkoju. Bet divi radikāli citādi vārdi, es teikšu, Andrejs un Reinis. Tu zini, kāpēc tādus vārdus tev iedeva? Jā, tas stāsts ir tāds, ka vienu no šiem vārdiem ļoti gribēja mans tētis, un otru gribēja mamma. Un es jau vairs neatceros, kāda bija tur tā vēsture, bet respektīvi tie abi vārdi ir saistīti ar dzimtes vārdiem. Andrejs ir radinieks no tēta puses, un savukārt Reinis ir mammas brāļa vārds. Mamma gribēja Reini, tētis gribēja Andreju. Un man šķiet, ka pat bija sarunāts, ka būs otrādāk, bet tētis laikam gāja reģistrēt to vārdu, un viņš izdomāja, Andrejs, lai iet pa priekšu. Wow, kaut kā tā. Mazliet improvizēt, nejauši. Un cik interesanti, jo ar vārdu jau mēs pēc tam visu mūžu staigājam. Bet tev piestāv vārds Andrejs. Paldies.
Grupa Suddenlights tikko ir izbraukājuši salīdzinoši netālu no mums, bet tāpat laikā iespējams pilnīgi citā pasaulē, kas ir Somija. Pēc tam arī Igaunijā esat pabijuši. Principā tāpēc skrējieni esi atskrējis arī pie mums uz podcastu. Jā, skrējiens ir tāds stiprs vārds, bet, protams, ir tas mazais tūras izbrauciena, tāda kaut kāda mazliet cita realitāte un dzīve un dzīvošanās busā, dzīvošanās viesnīcās. Tas ir, tagad paskatoties uz to, liekas īstenībā tik forši, ka var kaut kur tā braukt kopā ar grupu un spēlēt savas dziesmas. Tāpēc jau mēs to darām. Igaunija, bet Somija. Es esmu dzirdējis, un man liekas, ja es pareizi atceros, man to Jubalts arī teica vienā no podcastu epizodēm. Jānis Jubalts no Prātvētras. Ka tur ir nenormāli augsti cilvēki. Tādā ziņā, ka viņiem viss patīk, bet viņi stāv šitā te un klausās. Bet viņiem patīk, bet viņi neizrāda tās emocijas, ka viņiem patīk. Tu jūti to atšķirību starp it kā tiešām nav nemaz tik tālu, bet tāpat laikā cita pasaule mazliet ir. Tu jūti to atšķirību starp latviešiem? Parasti mēs tā mēdzam mazliet runāt par kurzemniekiem, ka tu aizbrauc Latvijas kontekstā, ka tu aizbrauc tālāk uz rietumkrastu un tur ir tā publika, kur tev mazliet jāpārliecina, lai viņus iekustinātu. Nezinu. Laikam jau mazliet tā ir taisnība, bet man liekas, ka tas, ka viņi ir atturīgi, tas nevienmēr nozīmē, ka viņiem nepatīk. Jā. Viņi vienkārši ir ieturētāki, tā ir taisnība. Jā. Un viņi atvers tā palēnām, bet tad, kad viņi atvers, un varbūt ir mazliet vairāk tās dziesmas vajadzīgas, bet tad, kad viņi atvers, tad tā enerģijas apmaiņa ir ļoti, ļoti spēcīga. Un tas pats īstenībā jau arī ar Igauniem, bet kaut kā esam ļoti, ļoti iemīļojuši braukt uz turieni. Jau pāris gadus paviesojamies un skaisti. Kas nāk uz jūsu koncertiem? Es domāju, gan jau tur dzīvojošie latvieši pirmkārt, bet kāds vēl ir tas sastāvs, kas ierodas? Mums ir kaut kādā ziņā paveicies ar to, ka mums bija iespēja doties uz Eirovīziju pirms pāris gadiem, un šī te Eirovīzija ir atstājusi mazliet tādas pēdas, un līdz ar to aizbraucot uz Helsinkiem, aizbraucot uz Tallinu, ir tāds cilvēku pulciņš, kas ļoti uzticīgi joprojām klausās, un kas ir visaizkustinošāk, viņi klausās arī latviešu dziesmas, viņi dzied līdzi dziesmām, kurām viņi varbūt nemaz nesaprot vārdus, un viena meitene pēc startu koncertu pienāca mums klāt, un uzdāvināja tādu mazu grāmatiņu, kurā ir tādi mazi jociņi par to, cik vārdi ir līdzīgi latviešu un igauņu valodās. Viņi stāsta, ka viņi mācās latviešu valodu un nāk uz mūsu koncertiem. Un tad ir tāda ļoti silta sajūta par to. Un, tā kā jā, tie ir gan latvieši, gan arī vietējā publika. Super. Tu minēji, ka braucot uz Kurzemi, uz to galu mazliet vairāk jāpārliecina. Tā kā, ir, kad brauc. Bet es domāju, vai vispār grupai Suddenlights vēl kaut kur kāds ir jāpārliecina Latvijā? Es nezinu, paldies par šādu jautājumu. Te ir, kaut kā joprojām, lai arī kā pa gadiem nebūtu mainījušās tās skatuves, un auguši tie cilvēku bariņi. Joprojām ir tā sajūta, ka tu kāp uz skatuves ar tādu atbildības sajūtu, un ka tev ir, ka tu nevari pievilt to cilvēku, kurš ir atnācis ar kaut kādām konkrētām gaidām un ekspektācijām, un laikam tā sajūta nekad nepamet, ka ir tāds mazs iekšējais, es nezinu, negribas to saukt par stresiņu, bet, tāds fokusiņš pirms koncerta, ka tu zini, ka tur būs cilvēks, kurš varbūt arī ir pirmo reizi uz mūsu koncertu, un laikam tā ir tā sajūta. To, kā jūtas tie cilvēki, mums jau laikam ir ļoti grūti pašiem izzīlēt. Līdz ar to tā pārliecināšanas sajūta, man liekas, sevī vajag to atstāt. Man liekas, tas ir arī veselīgi nedomāt, ka man tagad viss jau ir, jo viss nekad nevar būt. Taisnība. Bet jūs jau esat tik tālu tikuši un aizgājuši, ka taisat Arēnā Rīga koncertu. Tā ka, man liekas, tur jau diezgan liela publika, jūs jau esat pārliecinājuši, esat gatavi kaut ko tādu uzņemties.
Un es vispār nešaubos, ka tas sanāks un sanāks uz visiem 100. Kā jums pašiem šobrīd izskatās, kā jums gatavošanās, viss process, jo 15. novembris vairs nav tālu. Galīgi nav tālu, jā, un tas ir interesanti, kā laiks ar mūsu prātiem spēlējas, jo visu laiku bija tā sajūta, tik tas vēl ir tur tālu aiz kalniem, bet rekur tepat aiz stūra, bet es nezinu, es jau daudz, kur to esmu stāstījis, un man liekas, ka tas vispār kaut kādā ziņā ir kļuvis par tādu manu iekšējo kredo, ka process ir īstenībā pats tas burvīgākais tajā visā, un es ļoti, ļoti esmu šo pēdējo, gandrīz jau gadu ļoti izbaudījis. Man tik ļoti patīk būt tajās sajūtās, ka kaut kas nāk, un ka mēs tam gatavojamies, un ka mēs strādājam un cenšamies padomāt par visu, gan no muzikālās, gan no vizuālās puses. Tas tiešām ir mūsu apjomos tāds līdz šim lielākais projekts, un tas vienkārši kaifs, tā ir bauda. Es tiešām katru reizi, kad mēs sēžamies pie setlistes vai pie video projekcijām vai pie viss tā, es vienkārši, un it īpaši strādājot komandā, ar kuru man joprojām ir liela pārliecība, ka tā ir vienkārši kaut kādā ziņā sapņu komanda, jo mēs visi sēžam, un es nerunāju tikai par grupu, es runāju arī par visu to aizmugures komandu, ko cilvēki neredz uz skatuves, ka ir tā joprojām par spīti tam, ka daudz kas jau aiz muguras, joprojām ir tā ģimenes sajūta, ka tiešām visi deg par to mērķi, ka nevienam tas nav tikai atnākt un izdarīt darbu, ka visiem tas ir mazliet vairāk iekšā šeit. Bet ir kaut kas, ko drīkst stāstīt tagad, piemēram, tu pieminēji to vizuālo pusi vai kaut kas tur par viesiem, da jebko, vai drīkst kaut ko stāstīt šobrīd? Nezinu, mēs laikam neesam tā novienojušies, ko mēs drīkstam stāstīt vai nedrīkstam, bet es varu pačukstēt, ka tas viss vizuālais koncertu noformējums būs pavisam jauns. Mēs esam pilnībā, negribu teikt, izmetuši ārā visu veco, bet mēs esam tiešām tieši arī jaunā albuma sakarā. Mums ir mazliet tāds jauns estētisks virziens, un mēs esam centušies tagad arī visu šo koncerta vizuālo noformējumu salāgot ar to, kā mēs veidojām šo albumu. Un, jā, tas ir tiešām bijis tāds liels piedzīvojums, un mēs ļoti patiesībā gaidam ar nepacietību, kad pienāks tas vakars. Bet vai ir tā sajūta, kas daudziem ir pēc tam, ir tā vismaz dzirdēts, ka tad, kad tu to izdari, tad ir tāda atvieglojuma sajūta. Nevis tā, ka ir dzirdēts vienkārši beidzot šis notika, vai beidzot šis beidzās. Vai jūs gaidat ar tādu pašu to sajūtu, vai, nezinu, jau uzreiz skatāties tālāk vēl kaut ko lielāku iespējams būvēt? Man parasti ir tā, ka pēc tādiem lielākiem notikumiem ir tāda šausmīgi tukšuma sajūta, jo, kaut kā visu laiku ir bijis tas mērķis, uz kur tu ej, un tad viņš pēkšņi pienāk, un vismaz es esmu sev pieķēris pie tās domas, kas ir varbūt mazliet skumja, ka tie ilgi gaidītie notikumi vai arī tie sapņu piepildījumi beigās nemaz nav tik satisfying tieši tajā brīdī. Un tad, kad paiet kaut kāds laiciņš, tikai tad tu apmēram tā sāc sevī to sajust. Un līdz ar to man liekas, ka mums visiem grupā tā ir, un mēs uzreiz būtībā nākamajā pirmdienā mēs satiekamies pie galda un kas tālāk? Un tas, laikam, ir tāds mūsu iekšējais dzinulis, ka mums ļoti vajag visu laiku to nākamo atskaites punktu, uz ko tad mēs tālāk dosimies. Vai tas ir albums, vai tā ir dziesma, vai tas ir vēl viens koncerts, vai, vajadzīgs tas visu laiku, tas kaut kāds tālais finišs, ko ieraudzīt atkal. Kā šobrīd sokas ar biļešu tirzniecību? Es tev pajautāju šo, zini, kāpēc? Tāpēc, ka ir dāma, kurai es esmu gatavs atbildēt ar taviem vārdiem uz jautājumu. Viņa raksta šādi. Es biju ielicis iekšā tredos, ka es šodien runāšu ar tevi, lai atsūtu kādu jautājumu. Agnija sauc šo dāmu. Viņa saka, pajautā lūdzu, vai būs papildu koncerts, jo stāvvietas arēnā ir izpārdotas un man ir grūti nosēdēt pie labas mūzikas.
Zini, kas ir labā lieta ar sēdvietām? Vienmēr var piecelties arī. Tāpēc es esmu īstenībā pēdējā laikā kļuvis par sēdvietu cienītāju. Jo tu vari pats izvēlēties. Tu atnāc, ja tev šodien garstāvoklis uz sēdēšanu, tu vari pasēdēt, ja uz stāvēšanu, tad celies kājās. Un tas vispār vienmēr mūziķiem ir, man liekas, tāds kompliments, ka tu sēdošos var piedabūt kājās, tad kaut kas tur strādā. Bet stāvvietas ir out, bet pavisam drīz pievienosim vēl dažus sektorus. Tā kā vēl viss notiekās. Un, ja nav sanācis vēl noķert biļeti, vēl to var izdarīt. Kur to var izdarīt? Saki? To var izdarīt ekase.lv. Arī caur mūsu mājaslapu var atrast īstos linkus. Tā kā vēl biļetes ir pieejams. Ideāli. Ļoti priecāsimies visus satikt. 15. novembris. Mazliet par grupu paturpinot un atskatoties tagad uz to laiku, cik jau ilgi jūs esat kopā. Tātad jau vairāk kā 10 gadi sanāk? Sanāk vairāk kā 10 gadi, jā. Brīnumaini ātri tas laiks skrien. Kas tavuprāt ir tā jūsu, varbūt uz kādu citu grupu fona, kas ir ļoti populāras un pazīstamas grupas, varbūt nav super daudz, bet tāpat laikā ir arī grupas, kas līdz šādam skaitlim netiek. Kas ir tas jūsu fenomens, kā tev šķiet? Jo man liekas, ka jūs tiešām ar katru gadu paliekat, un tas nav tā tikai, jūs esat mazliet labāki tur palikuši jau vai kaut kādu vienu tur plusiņu var ievilkt, bet jūs tā tiešām gruntīgi iesēdinat to gan Latvijas, gan tagad arī redzē pasaules mūzikā savu vārdu Sadenlaids. Kas ir tas jūsu fenomens? Es nezinu, es jau mazliet samulstu, kad saki vārdu fenomens, jo parasti kaut ko tādu sanāk lasīt par lieliem māksliniekiem, ka viņiem jautā, kas ir tas fenomens. Es nezinu, vai tur ir kaut kāds liels fenomens apakšā. Tur, man liekas, ir... Zini, kas ir fenomens? Tas attiecas uz to, cik viegli mums ir savstarpēji... strādāt. Tas, laikam, ir tas, ko es ļoti novērtēju kā fenomenu, jo patiesībā jau, tā ir liela sagadīšanās, ka mums bija iespēja satikties, un tā jau ir ar visām draudzībām, ar visām, jo, ir tik daudz iespējamo cilvēku, ar kuriem satikties, ar kuriem veidot savu dzīvi, bet, reku mēs 4 satikāmies mūzikas skolā, un fenomens ir tajā, ka par spīti tam, ka viss kaut kā ir gājis, ir bijuši ļoti daudz foršu brīžu, ir bijuši arī grūti brīži un ir bijuši strīdi par visu kaut ko, par stulbībām, par nopietnām lietām, bet tas, cik ļoti mēs cilvēcīgi tieši savā kompānijā sapasam kopā, tas laikam ir tas brīnuma moments, ko es redzu, jo es vienkārši zinu, kā ir būt arī citos kolektīvos un ka par spīti tam, ka mēs esam ļoti, ļoti tuvu viens otram, gandrīz tādā ģimenes statusā viens otram, parasti saka, ar ģimenes locekļiem labāk nestrādāt kopā, bet mūsu gadījumā mēs esam ar savu brāli, mēs esam tieši ģimenes locekļi, bet ar pārējiem džekiem mēs esam tik ilgi kopā dzīvojuši gan darbos, gan nedarbos, ka jā, tas ir tas, ko es ļoti novērtēju, ka mēs esam spējuši tikt pāri grūtībām un nepazaudēt joprojām to vēlmi būt kopā, ka mēs varam visu dienu nosēdēt studijā un pēc tam vēl davai aiziem vēl pasēdēt pie kāds glāzītes. Tas laikam ir tas, ko es uzskatu. Un droši vien, ka tas ir tas, kā rezultātā mēs varam tik daudz laika kopā pavadīt un arī strādājot. Bet jūs arī esat dzīvē draugi. Tu minēji brāli, tad loģiski, bet jūs arī tiešām esat dzīvē draugi, jo ir arī grupas, kuras es zinu, kas ir tikai grupas sastāvā draugi, ja tā to var teikt. Bet līdz beidz to profesionālo lietu darīt, kas ir spēlēt mūziku, tad katrs iet tur noscīdi savu ceļu kaut kādu. Bet tā jūs esat draugi arī ārpus studijas. Jā, mēs esam. Un es teiktu, ka labākie draugi. Jā, tas laikam arī neizbēgami tā ir sanācis, jo tiešām mēs esam kaut kādā brīdī vienojušies, ka mēs to grupas lietu darām nopietni un ka tas ir, ka mēs gribam
Tas bija mums sākumā tāds ļoti liels mērķis, ka mēs gribam vienu dienu pateikt, jā, šis ir mūsu maizes darbs, un tas pieprasa kaut kādā ziņā arī tādu, zinām, disciplīnu, lai arī, džekiem ar disciplīnu ir kā ir. Bet, kā ir? Slikti ir vispār kopumā. Bet tas foršais atkal ir tas grupas moments, ka tajā brīdī, kad viens kaut ko palaižās, tad ir kāds, kurš paņem ar krampīti un savāc tos pārējos. Jā. Bet kamā ir disciplīnas problēma? Laiks vai tas ir? Es nezinu. Man liekas, mēs vispār pēc būtības jau esam mazliet slinki visi. Bet, redzi, tas ir tas moments, ka vienā brīdī uznāk slinkumiņš mazais un citam savukārt tajā brīdī ienāk tāds kaut kādā, drives uznāk un viņš parauj tos pārējos. Visi, tu domāji, grupas dalībnieki visi? Jā, vai bet varbūt, ka vispār visi cilvēki mazliet ir slinki. Jā. Ne? Jā. Es biju vakar aizgājis uz Rakstniecības un mūzikas muzeju, un tur viss tā jaunā ekspozīcija ir būtībā balstīta uz prokrastināciju. Un tas ir tik forši ieraudzīt, ka arī mūsu dižie. Ka tu vari ieraudzīt to cilvēcīgo pusi, ka īstenībā visi, pieņemsim, Rainis, kurš ir būtībā, mēs viņu skatāmies kā uz tādu pieminekli un ieraugi, ka viņš arī ir prokrastinējis, ka viņam patika atlikt to rakstniecības lietu maliņā un padarīt kaut ko citu, vai arī, tie lielie vārdi, uz kuriem mēs skatāmies kā uz ierakstiem mācību grāmatās. Tas laikam ir kaut kādā ziņā tik ļoti cilvēcīgi, ka mums patīk atlikt lietas un beigās jau tas ir arī veselīgi. Tu esi grupas solists, tāpat laikā arī līderis grupas, kurš bieži vien ir tā, ka ir pirmais pie tā mikrofona, arī uzdot kaut kādās intervijās jautājums vai publiski kaut kas ir jāsaka. Izstāst varbūt no tās savas perspektīvas, no tā sava skata punkta, ko tas tev pašam prasa, jo vienkārši cilvēkam varbūt no malas, kurš pat vispār nav tur saistīts ar kultūru un to izklaides dzīvi un tā, ir grūti, man liekas, saprast to, ko nozīmē būt grupas līderim un tiešām tajos momentos, kad ir kaut kas tāds super svarīgs jāsaka vai publisks vai jānostājas kaut kurā pusē. Nav nemaz tik vienkārši to izdarīt un ir jāatrod pareizie vārdi, lai to izdarītu, pareizais laiks. Ko tas tev prasa kā grupas līderim esot? Zini, man kā ļoti introvertam cilvēkam patiesībā pēc būtības, tas ir īpaši pašā sākumā, kad bija pirmās intervijas un pirmās runāšanas, pirmie koncerti, kad ir jāuzņemās tā iniciatīva. Man tā bija kaut kāda sevis laušana, bet es nezinu, gribas domāt, ka kaut kādā ziņā tā dzīves skola mazliet ir bijusi. Un tas vienkārši nozīmē reizēm sevi palaust. Laikam tas ir tas īstais vārds. Bet, redz, tur atkal ir tas foršais, ka man nav, kā piemēram solo māksliniekiem, ja, tu esi viens un tā, atbildības sajūta jāuzņemas tev vienam pašam, bet kaut vai tas, ka tu zini, ka mēs esam kopā, pat ja es zinu, reizēm ir jāuzņemas iniciatīva, man liekas, ka tas ļoti, ļoti palīdz, ka tepat blakus ir vienkārši cilvēks, kuram es pilnībā uzticos, un tas ļoti, ļoti palīdz un iedrošina. Jā, kaut kā tā. Bet jums ir atšķirīgi viedokļi vispār? Tā jūs katrs esat drusciņi citādāks. Pilnīgi noteikti, ka tā ir. Jā, tā ir. Vai arī viedokļi atšķirība? Vai jums kādreiz sanāk strīdēties par to, cik ļoti jums atšķirās viedokļi uz kaut kādām lietām? Mums interesantā kārtā laikam tā ir arī kā teiksim, laulātam pārim, ja kas ilgi ir kopā, tu kaut kā pieslīpējies, tu iepazīsti arī tās zonas, kurās labāk varbūt neieiet, un tu saproti katram kaut kādas tās robežas. Jā, es teiktu, ka tādās ļoti lielās līnijās mūsu sajūtas, mūsu redzējums par pasauli ir ļoti līdzīgs. Un man liekas, tas arī ir tas, kāpēc mēs vispār esam, liela daļa grupu kolektīvu padzīvojās un aiziet tad kāds savu ceļu. Un tas, man liekas, ir tas, kāpēc tā ir. Un
protams, par sīkumiem sanāk strīdēties arī par kaut kādiem tur maziem sīkumiņiem, kas beigās ir īpaši, ja paiet laiks. Piemēram, tur kaut kādi, piemēram, tagad tāds aktuāls jautājums, mēs taisam jaunus krēklu dizainus. Jā? Tāds sīkumiņš, kur tur novietot tos burtiņus, jā? Tai pusē vai tajā pusē, kurā krāsā tas krēkls būs un tā tālāk. Un tad mēs izstrīdamies, nobalsojam reizēm, ja vajag. Un, jā, bet tas laikam foršais, kāpēc grupa ir grupa, ka tu reizēm māki arī pateikt, ok, labi, es piekāpjos, lai iet kompromiss. Bet es kādreiz domāju par solo karjeru. Jā, es esmu domājis vispār tā hipotētiski, kā tas būtu, bet laikam līdz šim brīdim man nav bijusi sajūta, ka man ir kaut kas tāds, ko es nevarētu izpaust caur grupas to formātu, kādu mēs esam uzņēmušies. Jo īstenībā šis te formāts grupa ļoti daudz ko atļauj. Mēs varam ļoti daudz ko izdarīt visos virzienos, kā mēs gribam. Kaut arī tas pats albuma formāts. Mēs varam darīt pilnīgi, kā mēs gribam. Un skaidrs, ka ir kaut kāds tāds, ko cilvēki sagaida no mums un ko mēs paši sagaidām no tā albuma. Un tas uzliek kaut kādas zināmas robežas. Bet šobrīd man nav sajūta, ka es nevarētu kaut kā sevi izpaust. Bet kas zina, varbūt kādu dienu uznāks kaut kāda iedvesma kaut kam pilnīgi dīvainam. Varbūt, kāpēc ne? Bet jums jau arī notiek kaut kādi pašiem savi projektiņi ir, kur jūs katrs atsevišķi kā personība vienkārši startējat. Kārlis aizbrauca ceļojumā, izstaigājās, izlocīja kājas. Tev bija koru kari? Man bija koru kari, jā. Jā, īstenībā, un tie koru kari nāca tādā foršā brīdī, jo bija tāds laiks, ka ļoti, ļoti daudz ir bijis fokus uz grupu un bija vienkārši veselīgi mazliet izveidināt galvu. Un manam brālim ir savi ģitāras projekti, kur viņš darbojās, un Mārtiņš spēlē savā ģimenes grupā. Ir kaut kādi tādi mazie sānsolīši, kas arī laikam ir veselīgi, ka tu vienkārši uz brīdi apčamdies kaut kur citur. Un tas jau arī īstenībā dod tādu mazliet sailgošanās sajūtu, kas arī ir veselīgi. Ka tu, nezinu, pēc tiem korkariem man īpaši tā bija. Tie bija gandrīz 3 mēneši tāds intensīvs darbs, kur es biju tā kā starp visu laiku, starp kinostudiju un starp grupu un tādas baigā noskriešanās. Un tad tas viss beidzās. Un es atnāku jau gandrīz vai nākamā dienā atnāku uz studiju un ir tāds aiziet, daram, esmu sailgojies. Jums tagad arī bija koncerts, vai ne, Rīgas cirkā? Jā, mums bija veseli 2 koncerti Rīgas cirkā, un tas bija tāds, man liekas, arī labs punkts uz ī visam tam projektam. Bija iespēja satikt cilvēkus klātienē, jo tā jau arī ir tādas televīzijas tā lieta, ka tu zini, ka tie cilvēki kaut kur tur ir, bet tajā pašā laikā dzīvais koncerts ir dzīvais koncerts. Punkts uz ī, vai tas nozīmē, ka arī vispār punkts? Vai... Nē, es teiktu punkts uz ī. Mums ar ko arī ir, man liekas, tāda ļoti laba sajūta. Tāds cilvēciski arī izveidojies foršs kontakts. Un šis tas plānojas, tad jau redzēs, kā mums ies. Bet, ja kaut kas ir forši un strādā, kāpēc nepaturpināt? Pastāst man lūdzu, kas notika pēc Eirovīzijas. Tad, kad jūs aizbraucāt uz turieni, ar kādu sajūtu jūs atbraucāt atpakaļ, jo es nezinu, tu uzreiz labo, bet man ir sajūta, ka tad, kad jūs izlaidāt dziesmu Mēs turpināmies, ka tas bija kaut kādā ziņā ar sāpi par Eirovīziju. Man bija tāda mazliet sajūta, klausoties to dziesmu. Jo bija gan jau, ka sajūta
ka vajadzējums tik tālāk, jo tomēr, tik maziņa tā, cik tur bija beigās? 3 punkti. 3 punkti, tikai 3 punkti, kas šķir no tā, lai jūs tiktu uz finālu. Un tik milzīgs darbs ieguldīts, kāds videoklips, uzstāšanās, viss tā gatavošanās arī, taču tomēr tik ilgi un iespējams vēl vairāk prasa nekā jūs koncertam varbūt šobrīd gatavojaties. Es nezinu tur tās iekšējās lietas un vispār, ko tas prasa uzorganizēt kaut ko. Bet man bija sajūta, tad, kad jūs atbraucāt atpakaļ un izlaidāt vēl pa virsu tam visam to dziesmu, ka tas emociju uzsita tieši tādā virzienā, ka varbūt tā sāpe par Eirovīziju bija. Kas notika tad, kad jūs atgriezāties? Jā, zin kā bija, protams, ka bija mazliet sāpīgi, bet mēs jau gājām uz Eirovīziju ar domu, ka mums tas pats konkursa iznākums nav pats galvenais. Mums ir galvenais aiziet un izdarīt to tā, kā mēs to gribam, ar kaut kādu savu iekšējo kompasu, pateikt to, kas mums ir svarīgi. Un līdz ar to nav tā, ka mēs bijām tur ļoti salauzti. Jā, tā nevarētu teikt, bet ja par mēs turpināmies runāt, tad laikam tā bija kaut kādā ziņā vispār reakcija uz... Jā, tas bija ļoti, ļoti intensīvs periods, un vienā brīdī bija baigā sajūta, ka ir ļoti daudz neīstuma vispār tajā, ko mēs, respektīvi tajā industrijā, kurā mēs esam iegājuši, un tā skaitā Eirovīzijā, jo tu saproti, ka ir cilvēki, kuri ļoti, ļoti garām ejot, un tas ir normāli, ka visiem nevar viss patikt vai interesēt, bet tas laikam ir tas, kāpēc radās tā dziesma. Tur ir daudz par to, kāpēc mēs tad vispār darām, vai tad, kas mums ir svarīgais, vai mums ir svarīgi, ka mūs atzinīgi novērtē kāds, vai par mums labi uzraksta kritiķi, vai mums atnāk pilns Meža parka zaļais teātris. Kas ir tas iemesls, kāpēc mēs darām? Un tāpēc tur ir tās simboliskās frāzes, ja, ka pirmkārt mēs to darām sev, tāpēc, ka mēs gūstam baudu no tā. Un laikam tā dziesma ir, es teiktu, ka tas ir daudz vairāk kā tikai tas Eirovīzijas brīdis. Un es domāju, ka arī tajā brīdī, kad tu atrodies, vai tā ir Eirovīzija, vai vienalga kāds cits notikums, ir viegli pārvērtēt to nozīmīgumu savā dzīvē. Un skaidrs, ka pirmajā brīdī bija tāds rūgtums, bet tajā pašā laikā, kā jau es teicu, mums ir, man liekas, vienmēr bijis tas iekšējais drives uzreiz, tikko kā kaut kas noslēdzas, lekt kaut kādā jaunā notikumā. Un tieši Eirovīzijas sakarā bija tā, ka mēs atbraucām mājās pēc tā pusfināla, uz viesnīcu. Un turpat vakarā, sēžot viesnīcas bāriņā, mēs jau sākām negluži uz salvetēm, bet sākām zīmēt plānu, kurā datumā, kā izskatīsies mūsu nākamais koncerts. Un es domāju, ka tas bija vairāk nevis sāpīgs, bet ļoti tāds iedvesmojošs notikums. Arī tas, ka tev nevienmēr izdodas kā iecerēts, tas ir arī tāds. Tu mazliet dabū tādu sitienu, tu saki, ok, es varu labāk. Un sitienu arī var izturēt. Un sitienu var izturēt, tur jau tā lieta. Kas notiek Eirovīzijā? Aizskatuvē, ko mēs, kā parastie mirstīgie, neredzam? Kas ir tas, kas tev palicis ir atmiņā, ko, nezinu, varbūt kaut kāds teleprompters turiet mums stāstiem Matīs Kaža bija atnācis arī, ka, piemēram, Oskara ceremonijā pilnīgi viss, ko mēs tur dzirdam un redzam, katra runa ir uzrakstīta 3 versijās, tad 3 iespējamie varianti, un katrai no tām ir sagatavota runa un atbilde un tā tālāk. Līdz ar to viena sanāk, un 2 automātiski izkrīt ārā un aiziet nebūtībā. Bet darbiņš ir izdarīts. Kaut kas tāds, ko mēs, kā parastie cilvēki no malas, nezinām, neredzam, nemaz nevarētu pateikt, ka tā ir. Un par spīti tam, atceries to gadījumu Oskaros, kad sajauc filmas nosaukumu. Tas bija pirms gadiem, nezinu, 10. Jā, wow. Redz, kā ar visu to cilvēciskais faktors. Bet Eirovīzijā ir ļoti līdzīgi. Tur arī ir no tā tehniskā viedokļa, tas ir ļoti iespaidīgi. Tas, kas tur notiek, tas, kā tas viss tiek organizēts. Un
var tikai iedomāties to darbu, kas tur ir ieguldīts apakšā, jo tur būtībā ir tā, ka nekas no tehniskā viedokļa nevar noiet greizi. Tev izslēdzas mikrofons, tev uzreiz ir backups, backupam arī ir backups. No tāda viedokļa tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Un tur ir, es vispār nestādos priekšā, kā ir šo visu procesu novadīt, tāpēc, ka tur ir ļoti... Mums Latvijā ir pierasts, ka uz vienam cilvēkam ir ļoti, ļoti daudz pienākumu tādā lielākā pasākumā, ka viņam ir jāzina daudz kas par daudz ko. Un tur savukārt bija tas, ka katram mazākajam niekam bija speciāls cilvēks, kurš atbild tikai par to, lai viņam nesajuktu kaut kas. Un līdz ar to tas bija tāds, es nezinu, tā sajūta bija pavisam citādāk nekā dodoties uz koncertu. Tas ir tā kā, nezinu, gandrīz vai tā kā armijā. Kā es iztēlojos, kā tas varētu būt, ka tev konkrētā laikā atnāk tāds un tāds cilvēks pakaļ. Viņš tev aizved tur uz nākamo istabiņu. Tajā istabiņā tev tur pārbauda, vai strādā ausu monitori. Tad tev aizved uz nākamo istabiņu. Un tur, un kas bija ļoti interesanti, mums bija tie mazie krāsainie kvadrātiņi, jo mēs tur esam nevis Andrejs, Mārtiņš, Kārlis, bet mēs esam sarkanais kvadrātiņš, zaļais kvadrātiņš, dzeltenais. Jo tie cilvēki, viņiem tu esi tikai izpildītājs. Un mēs atnākam, es biju sarkanais. Es atnāku nostājos savu sarkanā kvadrātiņu, man iedod to ausu monitoru, to kastīti. Viens cilvēks pārbauda, vai viss skan. Viens cilvēks pārbauda, vai mikrofonu statīvs ir pareizajā augstumā. Viens ieliek mikrofonu. Tad tas cilvēks mūs aizved uz nākamo gaiteni. Tur mums pārbauda, vai tur vats ir pareizi, viss sasprausts, vai nekas neraustās un tā tālāk. Vienkārši trakums. Un tad vēl pats pēdējais, tieši pirms iziešanas, katru reizi, pirms katra mēģinājuma drošības instruktāžu. Kur būtībā pilnīgi vienu un to pašu tev pasaka katru reizi. Un tā dāma, kas to stāsta, viņai jau pašai arī mazliet smieklīgi paliek, ka viņa stāsta, uzmanieties, uz skatuves būs tumšs. Tur būs, bet nestraucieties, tur būs tās, un tur bija tādas gaismas līnijas ap visu tā kā skatuves perimetru, lai tu nedod dievs, nenokrīti tur. Un tādas mazas nianses. Un tur šķiet, ka viņi vienkārši pa tiem daudziem gadiem, kad notiek tas pasākums, viņi ir tā pieslīpējuši līdz perfekcijai to visu. Un tas vienkārši ir, kā skatīties uz tādu, nezinu, milzīgu atvērtu vaļā to mehānisko pulksteni, ka tur tie zobratiņi griežās un liekas, kā var vispār šito izdomāt? Iespaidīgi, tiešām. Par Eirovīziju vēl es gribēju pajautāt. Kādi liekas, kad būs kaut kas tik varbūt iespaidīgs tieši caur Eirovīzijas prizmu skatoties, kā tas notika ar Måneskin, piemēram, grupu? Cik bieži vispār tur dzimst kaut kādas tādas, ko es varu nosaukt, ABBA, ko es atceros tā kā no Eirovīzijas, kas ir noteikti izsitušies tā kā vispasaulīgi, tātad Måneskin. Viss. Zināju, ka Celine Dion piedalījās Eirovīzijā. Ko tu stāsti? Jā, ļoti agrā vecumā. Man liekas, tie bija 80. beigas. Jā, bet es nezinu, vai tas bija viņas lielais breakthrough, bet tā ir patiesība. Un ko viņi pārstāvēja? Šveici. Jā. Nezinu. Laikam jau tas nenotiek pārāk bieži, tāpēc, ka tur ir... Viens ir, ka tev ir labs rezultāts tajā pašā konkursā, bet konkurss ir tikai konkurss, un man liekas, ir ļoti svarīgi. Un tas īstenībā attiecas arī uz visu pārējo, tas attiecas arī Latvijā, piemēram, uz X-faktoru. Ja? Ir ļoti svarīgi, ko tu dari papildus tam, lai viens ir noperformēt to dziesmu, to priekšnesumu labi konkursā, bet otrs ir, kā tu, nezinu, tā teikt, īstajā dzīvē veido savu to, ceļu. Droši vien, un tas ir miljons lietas, vienkārši par ko ir jāpadomā. Un tur laikam Måneskin gadījumā vienkārši ļoti, ļoti saslēdzās arī tas, ka viņi jau bija savā valstī jau sasnieguši to, būtībā to, nezinu, breaking point. Es nezinu, kā latviski pateikt. Jā. Ka tu esi tūlīt viss notiksies. Un man liekas, Eirovīzija trāpīja vēl tieši tajā brīdī, lai iedot vēl tādu tramplīnu. Un tas ir tiešām brīnišķīgi. Un īstenībā es domāju, ka kaut kādā ziņā arī viņu tas
veids, kā viņi piegāja tam, ka Eirovīzija nav tikai tāds jokains konkursiņš, kurā var uztaisīt dīvainu priekšnesumu. Man liekas, ka tas ļoti mainīja ļoti daudziem pēc tam, kas piedalījās. Arī tā skaitā mums to perspektīvu, kas vispār ir Eirovīzija, ka tam nav jānozīmē tikai to vienu vakaru, ka tas var būt daļa no kaut kā lielāka. Un es pieļauju arī mūzikas stils, jo daudzi uzreiz, kā dzird kaut kādu dziesmu, asociē, šitas ir Eirovīzijas gabals. Pilnīgi, pilnīgi citādāk aizgājos. Bet tas ir īstenībā ļoti interesanti, jo man liekas, man būtu ļoti grūti nodefinēt, kas tad ir Eirovīzija, it īpaši pastoties, kādi ir bijuši tie uzvarētāji. Jā. Es atceros, man viens no visu laiku favorītiem Salvadors Sabrāls ar to savu tik vienkāršo priekšnesumu. Viņš atnāca tādā lielā žaketē, tā kā šodien man. Un vienkārši stāv par spīti tam, ka visiem pārējiem tur ir šovs un projekcijas un viss. Viņš vienkārši atnāk un paņem ar to savu vienkāršumu, ar to savu naivumu. Un, tik grūti nodefinēt, kas tad ir Eirovīzijas stils. Tad bija Lordi, Tad vistrakākā, visdīvainākā popmūzika. Es atceros, toreiz bija tā meitene, kas uzvarēja šķiet Izraēla, tā bija 19. gadā. Kaut kāds, tik ļoti dažādi var būt tā Eirovīzija, ka īstenībā beigās sanāk tā. Tu pats pārstāvi sevi, savu estētisko redzējumu, savu vēstījumu, ko tur gribi pateikt. Un nav tā, ka Eirovīzija uzliek kaut kādu tur formātu, kā reizē mums pašiem gribas domāt. Vai Måneskin toreiz iešņauts koku, kā tev liekas? Es nezinu, bet man liekas īstenībā, mēs par šito runājām grupas lokā. Man liekas, ka tas ir, tas bija baigi labā brīdī tas trāpījās, jo tas par viņiem iedeva tādu, es nezinu, vai viņi to izdarīja. Īstenībā nav starpība, vai viņi to izdarīja. Bet vai to varētu tur izdarīt? Man tā liekas, ka tur taču tik daudz miljonus kameru cilvēku, viss notiek. Un viņiem ir tik ļoti pofīgi, es atvainojos, ka viņi to ir gatavi pat tur izdarīt. Es nezinu. Es domāju... Es kaut kā nelīdz galam gribu noticēt, bet tāpat laikā... Kāpēc nē? Nē, man liekas, ka viņiem tas katrā ziņā nāca, jebkurā gadījumā par labu. Ka viņi uz tā vēl... tas tāds, kā no šīs PR grāmatas vienkārši izņemts, ka tu vēl papildus tam, ka tu jau tā esi, tajā brīdī viņi bija jau uzvarējuši, laikam vēl nebija, bet viņi tur tūlīt, ka tik būs. Ka viņi uz tā vēl dabūja vēl papildus kaut kādu to, un tas viņiem tik ļoti piestāv, ka viņiem ir viena alga, kur viņi atrodas, vai viņi atrodas kaut kur Wembley stadionā, vai viņi atrodas Eirovīzijas tur tajā green roomā. Jā, tas bija jaudīgi. Iedēva mazo papildus būstiņu vēl visam. Kārtīgi iedēva, jā. Bet pavisam nesen mana kolēģe Elizabete bija aizbraukusi uz Damjāno Dāvidi, kas ir Måneskin grupas solists koncertu. Jā. Un viņš teica tā, kāpēc viņš ir aizgājis to solo karjeru. Tāpēc, ka viss tas iepriekšējais periods, viņš to tā bišķi mākslinieciskāk pasniedza un apdzējoja tos vārdus, bet viņš teica, ka tas viss iepriekšējais periods bija tāda tā kā iejušanās. Viņš ar masku ir dzīvojis diezgan ilgi. Viss tas rockstar lifestyles ir bijis ar masku diezgan lielu. Un šobrīd tas, ko mēs dzirdam, jo tas ir atkal radikāli citādāk nekā iepriekš viņš ir dzīvojis gan vizuāli, šobrīd viņš ir tādā Harry Styles stilā apmēram aizgājis uz tādu tīru popmūziku, protams, ar savu kaut kādu to pieskaņu, bet grūti pateikt, ka iepriekš viņš ir bijis tiešām tāds rockstars. Viņš pats to arī atzina. Tātad kaut kāda maska ir bijusi. Tā kā mēs šajā podkāstā runājam par tām maskām, es gribu arī tev pajautāt, cik daudz tu ikdienā uzliec masku, iejūties kaut kādos tēlos vai cik ļoti tu tāds, kāds tu esi mājās, ņem to līdzi arī savā profesionālajā dzīvē? Ir tā masku lieta. Tas notiek, un tas notiek neizbēgami. Un es par to vienreiz domāju. Un es
aizdomājos tik tālu, ka arī tā maska kaut kādā ziņā kaut ko pasaka par mani. Saproti, ir kaut kāds... Tā maska kaut kādā ziņā atspoguļo to, kāds tu varbūt gribētu būt arī savā ikdienas dzīvē. Jo galu galā tu aizēji un arī to masku tu uzliec tikai tā, kā tu to vari. Tu nevari pilnībā nomainīt to savu sajūtu. Un tāpēc es domāju par Damjāno arī, kāpēc lai viņā nevarētu sadzīvot gan tas rokstārs, kurš šņauc kokaīnu Eirovīzijas greenroomā, gan arī tas maigais čalis rozā uzvalkā, kurš dzied par salauzto sirdi. Nezinu, bet tas neizbēgami notiek. Tā maska ieslēdzās laikam tāpēc, ka mēs jau visi mazliet gribam būt par sevi labāki. Man ļoti patīk tas, kā tu to pateici, ka mēs uzliekam to masku ar domu, ka mēs gribam šādi būt. Tā ir tāda, manifestācija bez mazvai, ka tu saslēdz kopā kaut kādas divas pasaules, kas ir tas, kas tu esi šobrīd un kāds tu it kā gribētu būt. Un tu beigās sanāci kaut kur pa vidu tur esi. Jo tu nevari pilnībā izslēgt, to, kā tu ar apkārtējiem cilvēkiem, interakto. Jā, viens tie angļu vārdi. Kā tu mīiedarbojies? Kā tu mīiedarbojies ar apkārtējiem cilvēkiem, to tu nevari izslēgt, lai kā tu censtos kaut kā izlikties vai vienalga. Tas tāpat neizbēgami īstais tu tur arī sēž iekšā tajā. Un tāpēc, man liekas, tu tur esi tādā vidusposmā. Mums vienā no jaunā albuma dziesmām ir paliku kaut kur pa vidu starp to, kur esmu un to, kur es gribu. Man liekas, ka tas tā notiek. Tā vienkārši notiek. Kāds tu esi mājās? Savukārt, tad, kad pilnīgi visas durvis ir ciet un tev apkārt ir tikai tavējie. Kas ir tava ģimene? Tava ģimene jau. Mājās es esmu tāds... Kā lai pasaka? Es esmu, man liekas, ļoti, ļoti mierīgs cilvēks vispār pēc būtības. Un tas nenozīmē, ka nevar izlausties kādreiz tāds... pārtī dzīvnieks. Bet es esmu mierīgs un man ļoti patīk ikdienā arī meklēt kaut kādu skaistumu, kaut kādu ārpus ikdienišķo. Man patīk, ja es gatavoju ēst, es vienmēr padomāju arī mājās, ja tā ir omlete, es padomāju, kā es nolieku uz šķīvi to omleti. Man grupā jau apsmēja īstenībā, ka esmu estēts. Ka viss man izsmeja. Un man, piemēram, neeksistē tāds termins kā mājas drēbes. Ja? Okay. Es mājās arī būtībā ģērbjos tā, ka es varētu tūlīt arī iet ārā. Lielākoties. Un jā, es esmu tāds. Bet, un es domāju, ka tas ir reizēm grūti manai sievai, bet es esmu, lai arī es esmu estēts, es tomēr esmu visam pa virsmu diezgan tomēr slinks, un man ir jāpiespiežās izdarīt lietas. Un tīpaši mājās, ka tev kā reiz tās maskas nekur nav vajadzības pēc viņām, tad tu reizēm paliec tāds slābans. Tu minēji savu sievu. Cik ilgi jūs esat kopā un cik ilgi jūs esat precējušies? Mums tikko bija 7 gadu kāzu jubileja. Un tad vēl, paldies, un tad vēl pāris gadi pirms tam. Jā, ilgi. Cik gadu vecumā sanāk jūs apprecējāties? Man bija tikko 21. Tas ir ātri, es teikšu, priekš mūsdienu pasaules. Tas ir ātri, jā. Kāpēc tā? Kā tas notika, ka jūs tik ātrā vecumā? Viņai ir tikpat gadi? Jā, mēs esam 1 gada. Es nezinu, man liekas, tas notika ļoti tā likumsakarīgi. Mēs bijām jau kādu laiciņu kopā pirms tam, un mums bija labi kopā. Un līdzīgi kā ar grupas to lietu, arī attiecībās notiek tāda pieslīpēšanās. Un bija sajūta, ka mums ir ļoti stingrs pamats, un tas pamats ir no tādas savstarpējās. Tā ir mīlestība pirmkārt jau. Tas ir savstarpējā cieņa, savstarpējā uzticēšanās un vienkārši tas, ka kopā ir labi. Un
Un tagad, jo vairāk gadi paiet, jo vairāk es arī to novērtēju, ka tā var būt. Jā, ka tev vienkārši kopā ir forši. Un ka visas tās, reizēm sanāk izdarīt vienam otram pāri, sanāk lūgt piedošanu, bet ka visam tam cauri vijās tā labā sajūta, ka tas, kāpēc mēs esam kopā, ir daudz vērtīgāks par jebko citu, kas varētu nākt visām grūtībām, kas var nākt pretī. Bet kā tev šķiet, kur tā pārliecība par to, ka vispār ir jāsalaulājas? Un vēl jau vairāk tik agrā vecumā rodas, vai tas ir kaut kāds ģimenes piemērs, jā, ka tu redzi blakus, kā cilvēki ir veidojuši tās attiecības, vai tās par tendencēm noteikti nevar nosaukt par kaut kādām kam sekošanu līdzi. Jo es tagad mēģinu atsaukt sev atmiņā. Es vadu arī kāzas, un jaunākajam pārim, kuram es esmu vadījis kāzas, ir 24 un 23 gadi. Līdz ar to jūs vēl esat jaunāki bijuši. Skaisti tas ir. Man tas ļoti patīk, tāpēc man tas tik ļoti arī interesē. Tu jau pats arī agri iestūrēji? 20, cik man bija? Ne tik agri kā tu, 26 man bija, 25, 26, jā. Zin kā, man liekas, ka tur ir viens ir tas, ka manā ģimenē tā arī bija. Mani vecāki apprecējās ļoti jauni. Un es vienmēr esmu vispār ļoti skatījies uz savu vecāku attiecībām, kā uz kaut kādā ziņā, kā uz tādu etalonu. Jo arī viņos es redzu to, ka par spīti tam, ka viņi jau ir krietni jau 3. gadu desmitā savās attiecībās, ka viņi joprojām pie attiecībām strādā un ir sajūta, ka viņi joprojām apzinās to vērtību, kas ir viņu savienībā un ka viņi joprojām izbauda to kopā būšanu. Un tas ir viens, bet vispār jo vairāk es skatos uz saviem kaut kādiem dzīves lēmumiem, esmu sapratis, ka esmu vispār oldschoolīgs čalis. Ka man vispār ļoti aizrauja tādas pamatīgas lietas, un es to saskatu tādās kaut kādā ziņā vecās lietās. Man patīk pagājušā gadsimta mūzika ļoti, man patīk dzīvesveids, man patīk žakets, man patīk kaut kāds tāds pamatīgums, man patīk koka mēbeles, man patīk, piemēram, ka tu zini, ka viņi var nostāvēt tev 100 gadus un pamatīgums. Tas ir tas, ko es meklēju, jo pasaulē ir tik daudz kā gaistoša, un laikam tas kaut kādā ziņā ir tāds arī mierinājums, ka ir kaut kas, kas tomēr, tāpēc man, piemēram, arī patīk radio, jo tu ieslēdz radio un tu zini, ka tur, būs 10:00 ziņas, un ka tas notiks katru dienu, un ka ir kaut kāds tāds visā trakajā pasaulē ir tāda maza miera ostiņa, kurā tu vari, un laikam tas ir arī tas, kāpēc ir tik ļoti vajadzīgas tās mājas, ģimenes sajūtas, ka tu zini, lai kas notiktu, ka tev būs, kur justies droši. Es te tik ļoti labi saprotu šitie. Man ir ļoti līdzīgi. Es vēl gan kaut kur dreifēju pa vidu, es gribētu teikt, starp jauno un veco, bet nē, es arī neizbēgam, un es negribu teikt, ka viss jaunais ir slikts, protams, nē. Tajā pašā laikā te atkal ir tās divas puses, tā kā mēs runājam par Damjāno, ka tur ir rockstārs un maigais čālis, tāpat arī tas jaunais un vecais. Tur, man liekas, tu vari paņemt kaut ko labu no jaunā priekš sevis un tajā pašā laikā no vecā. Un tas viss ir tikai par to, kā tu atrodi, kā tas ar tavām iekšējām sajūtām rezonē. Precīzi. Man ļoti patīk arī. Viņš arī ir jauns džeks. Viņam īstenībā ir kaut kādi 23. Viņš ir noziedzīgi jauns. Viņš ir noziedzīgi jauns. Un man patīk, kad jauni cilvēki saka, ka viņiem besī sociālie tīkli. Es nezinu, kāpēc man tas siltums liet sirdi, jo man pašam ir svarīgi. Tas ir tavs... tas ir viens no maniem izpaušanās veidiem, esot sociālais tīklos un būt un likt tur kontentu un ražot tam saturu. Bet es kaut kā nereāli noķeru tur, man liekas, ir tas, ka ar sociālajiem tīkliem ir īstenībā tā kā ar visu. Ir jābūt kaut kādai mērenībai tajā visā, jo sociālai tīkli it kā bija radīti, lai mūs satuvinātu vienu ar otru, bet man liekas, ja tas
ja tu aizēji par tālu, tajā īstenībā notiek pretējais. Tu paliec viens pats savā istabā ar savu to telefonu vai to datoru. Un es nezinu, kur es to lasīju, bet bija tas pētījums par pašnāvību skaitu. Tas laikam bija saistībā tieši ar ASV, ka tas vienkārši saistībā ar sociālo tīklu parādīšanos tā līkne vienkārši iet līdzīgi uz augšu. Un tur ir kaut kas no tā, ka tu, lai arī it kā jūties, ka tu savienojies ar cilvēkiem caur to sociālo tīklu, tur ir ļoti tas bīstamais moments, ka tu vienā brīdī jūties nenormāli vientuļš par spīti tam, ka tev it kā visa pasaule ir kabatā. Ja? Un, nezinu, tu redzi kaut kādas citu cilvēku dzīves, kuras ir izskaistinātas tur internetā, un tu salīdzini ar savējo, kāpēc man tā nav. Jā, tāpēc es uz to visu skatos ar tādu mazliet uzmanīgu. Tas ir ideāls masku licējs, internets arī. Jā, taisnība. Tā ir sociālā tīkla. Mazliet vēl par tavu ģimenes lietu paturpinot. Jums ir arī atvase? Jā, mums ir. Kā viņi uztver to, ka vīrs, tēvs ir atpazīstams, tas ir viens. Otrs, cik bieži tu esi mājās un cik bieži tu neesi mājās? Jo, kā viņi sadzīvo ar to lietu, ka pirmām kārtām, tātad tu izejot uz ielas, zini, ka lielākā daļa tevi atpazīst. Un otrs ir tas nepastāvīgums tajā visā, kas ir, nekad īsti nevar rēķināties ar to, kad tu būsi mājās un kad tu nebūsi. Tas tāds grafiks ir ļoti mainīgs. Jā, Miķelis, kaut kā vispār tas ir baigais fun fact, es nezinu, vai daudz to zinu, bet mūsu dēli ir piedzimuši vienā dienā, pareizi? Vai vienu dienu? Tur ir 10 stundu starpība starp datumiem. Jā, vienkārši. Jā, un vēl pēc tam viens un tas pats vārds. Tas ir, neko nesaskaņojot vispār, nerunājot. Neko nesarunājot. Tagad, piemēram, tikko pagājušā nedēļa aizgāja, esot prom, un tas ir tāds kaut kāds tā garoziņa, kas sanāk šajā darbā brīžiem būt projām no mājām. Tas tāds mazliet gandrīz vai tāds tālbraucēja jūrnieka tāds liktenis. Bet tur man ir vislielākā pateicība savai sievai par to, cik ļoti viņa ir bijusi ar izpratni. Un it īpaši par tiem pašiem pirmajiem gadiem, kad mēs sākām, jo mēs esam jau ļoti ilgi kopā. Un kas sākumā nevienā brīdī nebija tāds, ko tu rāksties ar to grupu, jo tie sākuma gadi ir ļoti tādi, būtībā tev pašam ir tā ticība un gandrīz nevienam citam. Un ka Laura nekad, līdzīgi kā es, nekad nešaubījās, ka tas var būt maizes darbs un ka tam ir jēga, to darīt. Un tas ir laikam numur 1. Kāpēc tas ir izdarāms? Tāpēc, ka ir tā sapratne. Un tur ir zināma daļa arī upurēšanās, par ko es esmu vienkārši bezgala pateicīgs. Bet par to otru lietu es nezinu, bet man ir sajūta, ka Latvijā mēs vispār esam baigi foršie cilvēki kopumā. Un mums nav tas kaut kāds atpazīstamu cilvēku kaut kāda tāda trenkāšana, ka es nezinu. Man liekas, es iztēlojos, kāds notiek Amerikā vai kāds notiek ar saturs bija tāds video ar Ronaldo, kur viņš uz ielas ir saģērbies kā bezpajumtnieks, un viņš spēlē bumbu, un visiem ir vienalga, un viņš noņem tās maskas, un pēkšņi vienkārši visi cilvēki ir viņam apkārt, un tas ir traki. Es nezinu, kā tas ir, man liekas, tas visvairāk attiecas tieši uz sportistiem, kur ir atpazīstami tiešām visur. Man liekas, ka mūziķiem vairāk vai mazāk ir vietas, kur pat pasaules slaveniem mūziķiem ir vietas, kur tu vari mazliet patverties, jo tomēr ir kaut kādi arī tie globālie burbuļi. Ja ir tas Eiropas, Amerikas, tad ir tas Spānijas, Dienvidamerikas, Āzijas tirgus, viss, kur tomēr ir kaut kāds tāds
Nesen bija video, kur Ed Sheerans spēlēja kaut kur, neatceros, kurā valstī, bet tas bija Āzijā uz ielas. Un neviens pat īstenībā nemaz tā neatpazīst uzreiz. Nu, redzi, un tas ir traki. Bet Latvijā, man liekas, mēs... Un es arī par sevi esmu padomājis, man nekad nav bijis tā, ka es ieraugu kādu atpazīstamu cilvēku, kurus pat ļoti, ļoti cienu vai pat fanoju. Man nekad nav bijis tā vēlme skriet klāt un tur kaut ko no tā cilvēka prasīt. Un mēs mazliet, mums arī ir tas ziemeļnieciskais mazliet atturīgums. Es nezinu, kā tu ar to jūties. Es tev piekrītu. Jā, pilnīgi noteikti. Nu, salīdzināt, kas šeit mums notiek. Un mans piemērs ir par Kristapu Porziņģi kaut vai runājot. Nu, viņš patvērties noteikti nekur nevar jau vienu iemeslu tādēļ, ka viņš ir nenormāli liels un garš un tā. Bet Latvijā viņš droši var, es domāju, šeit staigāt apkārt. Ja neskaita to gadījumu Karostā, kas tur bija pirms. Vai tas nebija Karostā? Tu atceries, bija kaut kāds kautiņš? Jā, viņš izvicināja dūris, bet nu labi, tas ir tur cits stāsts gan jau, ka tur kaut kādam iemeslam bija jābūt apakšā. Bet par tādu ikdienišķu gājumu pa pilsētu kaut vai gājienu. Es domāju, amerikāņi tur apēstu bez mazvai. Nu, Čali ieraugot un zinot vēl jau vairāk, ka viņš ir NBA spēlētājs. Tur ļoti sarežģīti viņam kursēt apkārt. Bet tu man iedod ieskatu mazliet pats no tāda sava atkal skata punkta, skatoties, cik ļoti tev pašam ir tā sajūta, ka tu gribētu būt vairāk mājās, teiksim, vai cik ļoti tu daudz velti laiku savējiem, vai tev jau ir piezagusies tā sajūta, ko bieži vien daudz min, kaut nu es varētu veltīt vairāk laika? Nu, ir, protams, ka ir tā sajūta. Nu, tā vispār jau tāda ir tādas, nu, mazliet lavierēšana, tu meklē tādu kaut kādu vidusceļu starp to, cik daudz ir darbs un cik daudz ir mājas dzīve. Un tāpēc jau laikam arī sanāk ļoti, tad, kad ir tie kopīgie brīži, jo arī man sieva strādā un vēl šobrīd pat mācās. Mums ir tāds intensīvs periods abiem, mums ar grupu tuvojas koncerts, ka mums sanāk mazliet to ģimenes dzīvi atstāt mazliet novārtā. Un man liekas, ka mēs par to cenšamies arī runāt un cenšamies atrast gan laiku divatā, gan laiku trietā. Tas ir vienkārši ļoti, ļoti nepieciešami, jo vienā brīdī, tad, kad tu to darbiņu neiegūti, tas ir tāpat kā visur citur. Tev vienkārši, ja tu gribi, lai tas strādā, tajā ir jāiegūt darbs. Un ja tu to neiegūti, tu vienā brīdī vari attapties, ka arī tā ģimenes dzīve kļūst par tādu. Un labais ir tas, ka man liekas, ka mēs to apzināmies, ka tas ir nepieciešams, un tāpēc mēs cenšamies ieplānot tos brīžus. Pat ja viņi nav tik daudz, bet ieplānot, lai tas ir kvalitatīvi, lai tas nav, nezinu, kopīga mājās sēdēšana vienkārši telefonā, piemēram, jā. Es lasīju pavisam nesen par tevi vienu rakstu, un tur pašās beigās bija minēts. Andrejs ir vienīgais no grupas Sadenlaitis, kurš ir precējies un parūpējies par to, lai viņam būtu mantinieks. Tas mantinieks vēl tā pierakstīts. Jā, tas bija tas, ko es izlasīju par tevi. Bet kas ir tas, kas tevi apbēdina? Par ko tu bēdājies pārsvarā? Bieži vien varbūt kaut kur noķersēji par lietām, kas varbūt ir sasāpējušās sabiedrībā, varbūt arī personīgajā dzīvē iespējams. Kas ir tava tā sērīga diena? Kas priekš tevis ir sērīga diena? Tas ir vispār interesanti, jā. Mēs runājām par tām gaistošajām sajūtām. Tas ir tik jocīgi, ka tu vari vienā brīdī būt pilnīgā kaut kādā eiforijas sajūtā un pāris dienas vēlāk atnāk kaut kādas skumjas, un viņas bieži vien pat ir grūti izskaidrot, kāpēc tā notiek. Es nezinu, man laikam apbēdina tāda... Ja mēs runājam par sabiedrību kopumā, mani apbēdina, ka ir daudz vienaldzības vispār. Ka mēs ir tāda ļoti tāda... Un es nezinu, vai tas ir saistīts ar mūsu laiku, kurā mēs dzīvojam, ar visiem tiem sociāliem, par ko mēs jau runājām. Nu, ir tāds kaut kāds garām ejošs sajūta, ka daudz kas notiek tā pavirši, pa virsu, un ka mēs neieklausāmies viens otrā.
Un tas ir ļoti, interesanti, kāpēc tā. Tas, laikam, ir tas, un īstenībā tas attiecas uz beigās uz daudz ko. Tas attiecas arī uz tādām lielām lietām, kas pasaulē notiek, uz tiem pašiem militāriem konfliktiem, kas ir vis kaut kur pasaulē. Kamēr tas ļoti, ļoti neskar mani personīgi, ka ir ļoti grūti, iejusties, būt empātiskam tajā. Vai arī tas pats klimata pārmaiņu jautājums, kur mums ir tik ļoti grūti sasaistīt to ar tevi un beigās arī emocionāli, cik ļoti mēs vienkārši dzīvē, tāpat kā ekrānā, mēs vienkārši kaut kādas sajūtas aizskrolojam garām. Tas, laikam, ir tas, kas mani mēdz saskumdināt. Kā tev liekas, ir vispār atpakaļceļš par globālo sasilšanu runājot? Vai mēs varam apturēt to, kas tur notiek šobrīd? Jo es ar vienu meiteni vienreiz runāju, kas ir vides aktīvisti, un viņa teica, ka to vairs nav reāli izglābt. Mēs varam palēnināt procesu mazliet, bet tā, ka apturēt gluži vairs nē. Jā, es nezinu, es laikam nejūtos ļoti, ļoti kompetents par šo runāt, bet es arī esmu dzirdējis, ka mēs varam palēnināt, un skaidrs ir tas, ka mums tā varbūt būs vienkārši ļoti, ļoti laba mācība. Es nezinu. Tas varbūt, ja mēs mēģinām saskatīt kaut kādu pozitīvo. Bet cilvēkiem būs jāmācās sadzīvot vienkārši dīlot ar sekām. Tā tas ir. Tas bija mazs iestarpinājums tikai tam, kad tu pieminēji globālo sasilšanu arī. Bet, man liekas, tas attiec arī uz citām lietām. Baigi īsā atmiņa cilvēkiem. Jā, tas gan. Tas arī, man liekas, tas, kas manī, un es domāju, ka ļoti daudzos cilvēkos salūza 22. gadā, ka bija tā sajūta, ka visu mūsu dzīvi mēs esam nonākuši kaut kādā jaunā, mazliet labākā. Lai arī bija vis kaut kādas problēmas un visādi sūdi, tomēr bija sajūta, ka mēs virzāmies kaut kur un karš Ukrainā manī, piemēram, salauz to sajūtu, ka cilvēks ir uz kaut kādu progresu vispār iet. Tas, ka mums ir kaut kāds tehnoloģiju izrāviens un tā tālāk, tas ir tikai tāds, varbūt kaut kādā ziņā pat ilūzija, ka mums ir kaut kāda virzība uz kaut ko, jo lai arī cik mēs daudz zinātu vairāk par pasauli, par kosmosu, piemēram, ja? Cilvēku būtība joprojām ir kaut kādā ziņā, diezgan dzīvnieciska, un tas vienkārši izlaužās ārā. Un tas ir laikam tas bēdīgais, cik ļoti īsa ir atmiņa. Jo, es nezinu, manī ļoti spēcīgi ir iespiedies viss, ko esmu redzējis, piemēram, par Otro pasaules karu, ja, filmas vai tās pašas vēstures stundas, un aiziet uz okupācijas muzeju, piemēram. Tas vienkārši biedējoši, cik ļoti mēs nemācamies no kļūdām. Jā, kaut kādā ziņā noteikti ir notikusi paudžu maiņa, un tas kaut kā loģiski, neloģiski vienkārši ir aizmirsies, es pieļauju, bet kā tev šķiet, kaut kad sanāks atjaunot attiecības ar kaimiņiem mūsu? Kāpēc ne? Jo iegrimst vēstures sarunās, Vācija arī būtībā. Es tieši šorīt lasīju interviju par to. Tur tas bija viens no mūsu drošības, es neatceros precīzu, Kažociņa kungs tas bija laikam, kurš tieši teica, kāpēc lai tas nevarētu notikt. Mums ir dzīves piemērs. Pirms 100 gadiem mūsu sabiedrotie bija Krievija un mūsu ienaidnieks bija Vācija. Ja? Cik ļoti ātri tas ir samainījies, ka mēs šobrīd savas ekonomikas saites aktīvi veidojam ar Eiropu, ar Vāciju. Kāpēc lai mēs nevarētu kādu dienu kaut ko tādu redzēt arī otrā pusē? Vienkārši tur ir kaut kam ļoti, ļoti, ļoti jāmainās no iekšas. Un tas man liekas tā kā par alkoholiķi runājot, ka tu nevari piespiest viņu mainīties, ja viņš pats to negrib. Tu nevari piespiest viņu pārstāt dzert. Un laikam tur kaut kāds tāds līdzīga analoģijas es saskatu tajā. Kas tevi pašu visvairāk sadusmo? Ir bijis tā, ka tu izgāz, piemēram, kaut kur dusmas un rīktīgi nožēlo pēc tam to?
visvairāk es nožēloju tās dusmas, kas ir nākušas laikam jau par grupas biedriem. Jo, kā, tas ir tas, par ko mēs jau iepriekš mazliet runājām, ka tā ilgā kopā būšana reizēm sanāk sastrīdēties un reizēm sanāk pateikt kaut ko tādu, ko nožēlo. Bet tas, laikam, mums visiem ir sanācis pāršaut pār strīpu. Tas, laikam, tā. Tādā ziņā ģimenes dzīvē es ļoti esmu sev nospraudis, kas ir tas, ko es nekad nevarētu pateikt un izdarīt. Un, jā, tas ir tas, ko sanāk nožēlot. Bet vispār es ļoti dusmojos par, es nezinu, vai pat tas ir dusmas. Cilvēkos nepatīk tāds, laikam, nepatiesums. Un vēl man nepatīk tāda virspusējība. Man tas ļoti, kad kaut kas ir tā nelīdz galam izdarīts, tas man laikam tā nevisai patīk pamatīgums. Tas ir par sabiedrību runājot? Jā, laikam, jā. Tāda virspusējība. Vai tev ir bijusi kaut kad vēlme pārvākties prom no Latvijas? Nē, man nav. Man nekad nav bijusi vēlme pārvākties prom, bet es kādreiz domāju, ka es varbūt varētu pāris gadiņus padzīvot kaut kur, nezinu, Eiropā. Tīri tā, lai dzīve krāšņāka. Bet man sanāca padzīvot mazliet Itālijā. Es studēju vienu semestri Milānas konservatorijā. Un toreiz, lai cik forši nebūtu bijis tur, es sapratu, man ir ļoti, ļoti svarīgi būt Latvijā. Man ir ļoti svarīgi runāt latviešu valodā katru dienu. Tas man tiešām tas ir daudz vairāk kā tikai vieta, kur mēs dzīvojam. Tas ir ļoti dziļi kaut kāda būtība, kas mums visiem ir kopīga šeit. Un tas man ir svarīgi, jā, tā piederības sajūta. Iedomājamies tagad situāciju Sadenlaits. Iziet starptautiski. Jums ir pasaules tūres, jūs mierīgi varat sākt dzīvot citur, iespējams. Vai tas notiktu? Es domāju, ka nē. Jūs izbraukāt, visu izkoncertēt, viss notiek, bet mājas ir mājas, kas ir šeit Latvijā. Zinot arī pārējos džekus, absolūti tas nav iespējams. Es nezinu. Kas ir kaut kādā ziņā paradoxāli, jo mēs taču paši kaut kādā ziņā sapņojam par tiem koncertiem un mēs gribam braukt uz tiem koncertiem. Tur arī tāds labs sailgošanās moments. Tu aizbrauc kaut kur prom un padzīvojies to nedēļu vai pat vairāk. Bet tas grupai ir svarīgi, man liekas, vienkārši, lai nezaudētu arī tādu fokusu iekšējo. Jo Latvijā dzīvojoties, var arī kaut kādā ziņā tādā komforta zonā mazliet ieslīdēt, un tas arī nekad nav, man liekas, pārāk labi ilgi sēdēt tādos pūkainos apstākļos. Un tas ir tas foršais, ka darot šo darbu, īstenībā nekad nav nekāds vispār galamērķis redzams. Tu vienmēr vari vēl kaut kur būt, vēl kaut ko izdarīt. Tas ir no vienas puses mazliet tā kā biedējoši, bet no otras puses tas ir arī tāds mūžīgais dzinējs, ja, kas iedarbojas. Bet nē, mums būt šeit, būt Rīgā, būt Latvijā, tas ir mums ļoti, ļoti, ļoti būtiski visiem. Vai visi grupas dalībnieki tikai ar mūziku nodarbojas? Respektīvi, kā tu minēji arī iepriekš, maizes darbiņš. Tas ir tas, ko jūs darat pamatā, vai kāds paralēli vēl kaut kur strādā? Jā, šobrīd mēs esam tikai grupā. Cik mums ir kaut kādi šie mazie sānsolīši, kas bija manā gadījumā koru kāri, vai mums nesen bija ar brāli tāda akustiskāka programma. Bet jā, mēs darbojamies tikai grupā. Mūzikā. Jā. Ja par šo mēs paturpinām mazliet, vai iepriekš tu esi darījis kaut ko vēl citu? Kur tu esi strādājis vispār, tā izņemot mūziku? Jā, tas ir vispār foršs jautājums. Man liekas, daudz to nezinu, bet es vienu brīdi biju barista. Wow! Es strādāju Costa Coffee uz Blaumeņa ielas. Bet es nostrādāju tur tieši mēnesi. Un kas ļoti interesanti,
tur es sapratu, ka man ļoti patīk mazgāt traukus. Es tajā saskatu kaut kādu meditatīvu mazliet stāvokli. Es tajā brīdī, tur bija būtībā divas lietas, ko tu vari darīt. Tu vari būt pie letes, apkalpot cilvēkus, gatavot tos dzērienus. Tā kā man arī nepārāk labi sanāca, tur es vēl nebiju iemanījies, tad es tā labāk nobēgu tur iekšā tajā mazajā telpā pie izlietnes. Jā, tas bija man viens darbs, kas ir pilnīgi nesaistīts ar mūziku. Bet es esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka katram vajadzētu pastrādāt šo darbu. Kas ir apkalpojošā nozara, vai tas ir viesmīlis, vai tas ir barista kafejnīcā. Jo tas vienkārši arī, man liekas, tev iedod tādu, noliek kaut kādā ziņā tādas vērtības par to, kā tu attiecies arī pret šiem cilvēkiem, kuriem būtībā sanāk katru dienu gandrīz, vai tu kaut kur esi šajā pozīcijā, vai tas ir pārdevējs veikalā. Man liekas, tas iedod cieņu pret katru darbu, kurš ir mūsu sabiedrībā nepieciešams. Un runājot par darbiem, vēl es esmu strādājis mūzikas skolā, un es esmu... kas ir īstenībā man pašam bija pārsteigums, cik daudz sanāca, bet 7 gadus es strādāju orķestrī Liepājas simfoniskajā. Wow! Un par ko? Kā? Es spēlēju klarneti. Esmu pēc izglītības akadēmiskais mūziķis klarnetists. Tas tā kā nevis hobijs, bet reāli darbiņš. Jā, tas bija mans darbs 7 gadus. Es tur biju uz pusslodzi, lai arī mani kolēģi piedod, es diezgan daudz, es tur vairāk nebiju nekā biju, tīpaši tad, kad grupai bija tādi intensīvāki periodi. Un tas bija arī tāda jauka lieta, kur ir kaut kādi pavisam citi spēles noteikumi. Tur ir daudz līdzīgu, bet tur tajā pašā laikā tu kļūsti par tādu instrumentu diriģentu rokās. Un arī tas ir tāda mazliet atkāpīta un kaut kāda cita perspektīva. Un ļoti atsveidzinošs brīdis, ka tu vari pabūt orķestrī, tu vari pabūt grupā. Tāds laiks arī man bija, ko es vēl strādāju. Ja tu, piemēram, nebūtu tagad mūziķis, kas tu būtu, kas tu gribētu būt iespējams? Gan jau, ka ir kaut kāda tāda alternatīvā pasaule vai doma kaut kur bijusi, ko varētu darīt, ja tas nebūtu saistīts ar mūziku? Man vispār ļoti daudz, kas aizrauja. Man aizrauja ēst gatavošana. Es varētu sevi iedomāties, un es apzinos, ka tas ir nenormāli grūta lieta, kurā darboties, piemēram, būt restorānu šefpavāram. Tas ir, man patīk skatīties šos te raidījumus, abrīnoju tos cilvēkus. Man ļoti patīk viss, kas ir saistīts ar īstenībā jebkura veida mākslām. Es redzu sevi, ka es varētu kādu dienu paņemt, uzrakstīt grāmatu. Kaut vai sevis dēļ. Es domāju, ka tu to arī izdarīsi kaut kad. Es domāju, ka jā. Kāpēc ne? Jā. Un man aizrauja tiešām viss, kas ir saistīts ar radīšanu. Un tāpēc tas ir īstenībā tik interesanti, ka izvēloties kādu no šīm nozarēm, mūsu gadījumā tā ir spēlēšana grupā, tā ir popmūzika, rockmūzika, kā kurš to nosauc. Ka tu kaut kādā ziņā uzliec sev, pats negribot, uzliec sev kaut kādus rāmjus, kā cilvēki tevi ierauga, un tad tik ļoti grūti ir iekāpt kaut kādā citā amploā. Un es ļoti labprāt gribētu visu kaut ko vēl pamēģināt. Mēs lecam pa tādiem tā kā blokiem, visu laiku izējot cauri kādam jautājumam. It kā jau tīri teorētiski pieskārāmies tai mūsdienu pasaulē, ja tā var teikt, bet tagad konkrēti par jauniešiem. Šis jautājums man arī ir ļoti iegājies šī podkāsta ietvaros. Kādi ir mūsdienu jaunieši tevā, tajā no tava skatu punkta ņemot? Kā tu redzi viņus? Man liekas, ka viņi ir ļoti forši kopumā. Un kaut kur nesen tai pašā internetā redzēju, bija teksta izvilkumi no dažādu gadsimtu vecu cilvēku domām par jauno paudzi. Un
tur bija 20. gadsimta, tur 60. gadi, kur kāds tur sūdzās par tiem sasodītiem hipijiem. Ja? Un tad 20. gadu kāds pusmūža cilvēks par kaut ko tur sūdzās, tie jaunie tādi un šitādi. Un līdz pat kaut kādam, man liekas, 17. gadsimtam, ka tur... Es neatceros, nav pat vairs svarīgi, kas tie bija pa cilvēkiem, kas to rakstīja, bet respektīvi ir laikam tāda tieksme visu laiku tiem vecajiem, tos jaunos mazliet kritizēt un tā tālāk. Nezinu, varbūt tā kaut kāda skaudība, ka tu zini, ka tas, nezinu, kaut kas tavs laiks ir. Ne, tas arī tā muļķīgi tā skatīties to, kāpēc lai tā būtu. Bet, jā, un tāpēc es domāju, ka lielās līnijās viss būs kārtībā. Mums ir... Un viss jaukākā sajūta man par mūsu jaunajiem cilvēkiem bija pavisam nesen dziesmu svētkos. Ka tu redzi tos 11,000 cilvēkus, kuri ar degošām acīm dzied tās pašas dziesmas, kuras pirms 20 gadiem dziedāja vēl citi jaunieši, kuri tagad jau stāv lielajos dziesmu svētkos. Un tad man likās, viss būs kārtībā. Mums viss ir labi. Kā tas tehnoloģija jautājums ietekmē to visu? Nu, tas ir, man liekas, vienkārši jauns izaicinājums. Līdzīgi kā klimata tas jautājums. Man liekas, ka līdzīgi kā arī tie militārie visi konflikti, kas visu laiku cauri cilvēces attīstībai ir bijuši. Nu, mums ir kaut kā... Nezinu, man liekas, cilvēka tāds pa vidu starp dzīvniecisko un cilvēcisko kaut kur visu laiku lavierēt un atrast, kur tad ir tas vidusceļš, kur tu vari normāli līdzās pastāvēt. Tā kā jā. Mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts. Mēs nesen pajautājām mākslīgajam intelektam, ar ko es nodarbojos. Tīri joka pēc. Un viņš no sākuma man pasaka, ka esmu aktieris Valmieras drāmas teātrī. Okay. Un es tā, pagaidām vēl nav ko bīties. Viņš pagaidām vēl tur putrojās mazliet. Bet es nezinu, es domāju, ka kamēr vien es esmu dzirdējis daudz jautā radošiem cilvēkiem, ko tu domā par mākslīgo intelektu, un daudz ir atbildējuši, ka īstenībā jau nav no kā baidīties un par ko satraukties, jo kamēr vien otrā galā būs cilvēks, kuram tas ir nepieciešams, kāpēc viņš nāk uz to koncertu, tikmēr viņam vajadzēs to dzīvo cilvēku uz tās skatuves vai dzīvo cilvēku, jo ne jau tas pats mākslas darbs īstenībā ir galvenais. Galvenais ir konteksts, galvenais ir stāsts aiz tā, un es domāju, ka, man liekas, kamēr bija tā nesen tā grupa, kas bija 100% AI radīta mūzika. Man, piemēram, tas pilnīgi nemaz neizraisa emocijas. Pat ja tas muzons skan normāli, es sapratu, ka man ļoti, ļoti svarīgi, ka tam cilvēkam ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš to dara, un stāsts. Cilvēks. Cilvēks, un kamēr to saņems cilvēks, es nezinu, varbūt vienā brīdī būs roboti, kas klausīsies robotu grupas, es nezinu. Varbūt. Mēs jau pamazām tuvojamies noslēgumam, bet vēl es tev gribu pajautāt arī par tavu redzējumu, kā šobrīd vispār izskatās Latvijas mūzika. Kā tu redzi, kas varbūt ir tas, kas mums pietrūkst. Jo arvien vairāk un vairāk tādā tiešām pasaulīgā kontekstā skatoties no konkrētām tur, ņemam par piemēru Eiropas valstis, izlaužas no turienes un kļūst, starptautiski atpazīstami mākslinieki, grupas un tā tālāk. Måneskin ir viens no tiem piemēriem un vēl tur var noteikti saukt un saukt. Kas varbūt pietrūkst mums, lai kaut kas tāds iespējams tuvākā vai tālākā nākotnē notiktu? Ko es, protams, pilnībā novēlu jums. Paldies tev. Nē, nopietni, pilnīgi nopietni. Un es tiešām ticu, ka tas var notikt. Bet kā tu to redzi? Es nezinu, vai pat īstenībā kaut kas pietrūkst. Es domāju, ar pašu mūziku jau viss ir kārtībā. Cilvēki vienmēr un visur ir bijuši radoši, un mums ir ļoti, ļoti daudz
es domāju, ka arī tā daudzveidība, man liekas, ir ļoti pa pēdējiem, kaut arī pa brīvvalsts gadiem, ļoti, ļoti pieaugusi. Mums ir tā visa hip-hop nozara, kas ir jau kļuvusi ļoti, ļoti patstāvīga, kas, man liekas, no tāda underground ir aizgājusi jau mainstreamā. Un es nezinu, vai mums kaut kas pietrūkst. Es domāju, kāpēc, lai pieņemsim tādu raķešu zinātni, nevarētu būt arī pasaules hits tīri tā no mūzikas skatu punkta. Es nezinu, varbūt, ka kādu dienu tas arī notiks. Redzēs, kur vispār tā pasaule tagad iet, jo es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet notiek tāda, man liekas, vispār burbuļu veidošanās tāda mazliet, ka katrs atrod to savu lietu, kas patīk, un ir tādas noslēgtākas mazliet kopienas, kas klausās viena veida māksliniekus vai arī skatās viena veida seriālus un tā tālāk. Tas, man liekas, ir tāda interesanta lieta, un es domāju, ka varbūt ka pat priekš tādām mazām valstīm kā Latvija, tas pat varbūt ir pozitīva tendence, jo mums ir varbūt iespēja, mainīt vispār to savu redzējumu par to, kas tad ir tas tagad lielais breakthrough, ja? Ka tas vairs arī pasaules māksliniekiem nenozīmē, ka tagad tu esi visur. Es nezinu, vai vispār ir tagad tādi jaunās paaudzes aktieri vai mūziķi vai vienkārši atpazīstami cilvēki, kuri tagad visiem atpazīstami. Nav vairs, man liekas, tādi arī movie stāri, man liekas, kā kādreiz bija tāds, pieņemsim, Breds Pitts, ja, kurš vienkārši, ja tu esi tas Hollywoods zvaigzne, tad tu esi visur zināms. Man liekas, ka vairs tas īsti nav tāda lieta. Justins Bībers. Bija. Bībers. Jā. Bija. Tāda pēdējā paudze, man liekas. Un tas arī ir laikam arī sociālo tīklu tā ienākšana, ka tu vari būt tādos, kāds tur savā algoritmiņā. Es gribu paņemt kādu jautājumu no tā, ko ir atsūtījuši cilvēki. Jā. Tredos, rakstot, atbildot uz man ļoti interesē, kas tas būs. Jā. Šobrīd tur ir 15 veseli jautājumi, gan jau, ka mēs visiem nepaspēsim izskriet cauri. Bet Mārtiņš Zemītis jautā. Gribētu noskaidrot, kā mākslinieka kungs jūtas. Mākslinieka kungs jūtas baigi labi. Paldies, Mārtiņ. Tūlīt tiksimies, jā? Pēc apmēram stundas. Es jūtos ļoti labi. Es jūtos ļoti tāds apņēmības pilns, un tas mani iepriecina. Francis Lācis saka, liels fans. Vienkārši. Francis, es arī esmu liels fans. Lai tev viss izdodas. Bet tagad tādus nopietnus jautājumus. Paldies, kungi, jums. Kā ar tagadējo pieredzi šķiet, vai viegli būt mūziķim Latvijā? Vai gribētu paralēli darīt vēl kaut ko, ko mēs jau mazliet laikam padiskutējām, un vai tu salīdzini sevi ar citiem? Jā, kā tad ir ar to pieredzi šobrīd? Viegli nav, teikšu godīgi, un tīpaši tie paši pirmie gadi ir tāds baigais tāds... Baigā cīņa gan ar sevi, gan ar vispār ar to, kā iemalties kaut kur iekšā, kā nonākt līdz klausītājiem. Viegli nav, bet tajā pašā laikā es nemainītu ne pret ko citu. Jo tas ceļš jau arī ir daļa no tā visa, kāpēc mēs to darām. Bet runājot par to citu lietu, Es iepriekš teicu par to, ka man patīk ēst gatavošana, bet man īstenībā ļoti patīk arī arhitektūra. Mans tēvs ir arhitekts, un es redzētu, ka varbūt kādu dienu varētu kaut ko padarboties saistībā ar, uztaisīt kaut kādu jauku māju, piemēram. Atjaunot, piemēram. Es nezinu. Wow. Varbūt. Okay, bet tur jau vajag tādas... Ģeometrijas zināšanas. Nē, man liekas, tur tā labā lieta, ka man ir sakari. Es varētu vairāk pie tās vīzijas un tā. Ļoti labi. Vai atkal ir padomā koncerta filma? Jā, koncerta filma ir padomā. Mums pagājušo reizi sanāca superīga sadarbība ar mūsu filmas komandu. Mums bija
Kārlis Zemītis un Aleksandrs Sokonovs, mūsu koncerta daļas režisori, un Uģis Olta pie tiem mazajiem skečuņiem, ko mēs darījām. Un, mums vienkārši baigi iepatikās. Tā kā mazliet arī tajā kino lietā mēs ar vienu kāju iekāpsim. Super, un šeit jautājums tātad no AIS. ChatGPT laikam minēja tevi kā aktieri, jā, bet kaut kas ar to laikam varētu būt saistīts tātad ar teātra mākslu. Ko klausītājs un skatītājs var sagaidīt no Dailes teātra uzveduma, kurā jūs piedalīsieties? Jā. Kurš šis vispār ir? Tas ir publiski kaut kur? Tikko, jā. Izziņojās jauks pasākums, ko es īstenībā ļoti, ļoti gaidu. Tas būs koncertu uzvedums, koncerta tāda kā izrāde Dailes teātrī Ziemassvētku laikā. Un, tas būs tāds gaismas meklēšana atkal jau, man liekas. Tā kā mūsu nosaukumā arī ir šīs te gaismas vārds, mēs kopā ar jauniem aktieriem radīsim mazu gaismiņu tumšā laikā. Tā būs muzikāla. Tā būs muzikāla izrāde, jā. Okay. Ļoti, ļoti gaidu. Vēl divus jautājumus paķersim. Pirmais jautājums ir par koncertu Latgalē. Šeit konkrēti par Goru ir runa. Rēzeknes, tātad koncertzālē, kā raksta Latvijas labākajā akustiskajā koncertzālē. Kad tur ir kaut kas gaidāms? Akustiskā koncertzāle, jā. Gors, es arī esmu dzirdējis, ka tā ir labākā akustiskā koncertzāle. Un, tur jau jāgaida, kad būs varbūt, kad saņemsimies uz kaut kādu varbūt simfonisko programmu, bet kā nesen teica cienījamie kolēģi no grupas Prāta Vētra, ka tur jau jābūt tādam mazliet klasiķa statusam. Un mēs vēl arī līdzīgi kā kungi no Prāta Vētras, mēs arī vēl šo klasiķu statusu negribam ne uzņemties, ne piedēvēt sev. Tā kā kas zina, varbūt kādreiz, bet pagaidām visi mūsu uzmanību uz koncertu arēnā. Un tieši tu pieminēji Prāta Vētru. Jautājums, kā ir, kad jūs salīdzināt ar Prāta Vētru? Tas ir laikam ļoti arī likumsakarīgs jautājums, jo es nekur neesmu slēpis, ka Prāta Vētra manā dzīvē ir bijusi ļoti nozīmīga grupa, jo tā ir pirmā mūzika, ko es būtībā pats klausījos uz kasešu atskaņotāju un savās austiņās skolas laikā. Un skaidrs, ka arī Latvijā darbojoties šajā sfērā, mums tomēr, kā mēs teikt, mūsu tas tirgus ir tāds pavisam neliels un skaidrs, ka pavisam likumsakarīgi mums sanāk skatīties, ja mēs gribam kaut ko mācīties no kāda, mums sanāk skatīties, ko dara arī Prāta Vētra, un tas ir reizē ļoti liels pagodinājums, jo es tiešām uzskatu Prāta Vētru par es nezinu, daudz jau to zinu, mēs mīlam Prāta Vētru un tas ir kompliments, bet tajā pašā laikā, protams, ka ir tāds kaut kāds gribas jau arī to savu vārdu atstāt un jā, kaut kā tā. Bez detaļām vēl tajā. Nē, es nezinu. Nē, es to katrā ziņā nekad neredzu kā kaut ko negatīvu, kad cilvēki redz kaut kādas līdzības un es domāju, tur ļoti daudz, kas notiek arī neapzināti, jo tomēr ilgi klausoties kaut ko vai skatoties, sanāk pavisam neapzināti kaut ko paņemt arī sev, un tas ir pavisam normāli, jo nekas jau nerodas tukšā vietā. Bet mēs joprojām ļoti, ļoti sekojam līdz tam, ko Prāta Vētra dara, klausāmies arī jauno albumu, bijām uz fantastisko koncertu Meža parkā, un jā, tiešām liela cieņa un mīlestība. Priekšpēdējais jautājums no manas puses, un tad būs arī noslēdzošais, kas principā visiem vienmēr ir vienāds jautājums. Bet, ja tagad mūs skatās kāds, kuram tā masku tēma varētu būt ļoti, ļoti aktuāla, vai tāpat laikā varbūt tiešām, zin kā, citreiz mēs saskaramies ar tādām situācijām dzīvē, kur mums pašiem šķiet, ka ja mēs būsim
tādi, kā pieprasa tas konkrētais bariņš vai sabiedrība kopumā, ja, ka mēs iejūtamies kaut kamā, kas mēs patiesībā neesam, tad kā varbūt ieteikt viņiem saglabāt pašam to savu īsto būtību un pēc iespējas mazāk varbūt likt tās maskas un iztēloties, kas mēs varbūt pat nemaz neesam. Nevis iztēloties, bet tiešām izlikties. Tas būs īstais vārds. Jā. Zinu, ka grūts jautājums. Jā. Pašā saknē jau man liekas, ka kā jau mēs iepriekš izrunājām, man liekas, ka tas nevienmēr ir arī slikti, ka tās maskas notiek. Jo tas arī kaut kādā ziņā ir daļa no tavas būtības, cik tu vari atvērties un patiesi būt. Un reizēm tā ir arī kaut kāda aizsarga reakcija pret pasauli. Bet pašam sevi varbūt nepazaudēt tajā visā. Nepazaudēt, kā to izdarīt, es nezinu. Jo tas ir tas, ko īstenībā ļoti daudz vienmēr saka. Esi patiess visā, ko tu dari, esi patiess savā mūzikā. Daudz tā mēdz teikt. Jā, tur ir laikam pašam sevi jāapzinās, kas ir tās savas vērtības, no kurām tu neesi gatavs atkāpties. Tas laikam tāds varbūt vienīgais, ko es varu iztēloties. Ka tu esi gatavs konkrētā bariņā pavilkties uz kaut ko vai konkrētā situācijā, bet ir kaut kāds tas tavs mazais kompass, kurš visu laiku tev rāda ceļu. Man šis der. Tev der? Absolūti. Super. Un man absolūti derēs tev atbildi pie noslēdzošā jautājuma, kas ir, kam tu tici? Kam tu tici? Kas tas ir priekš tevis augstāks spēks, es domāju? Vai tu tici Dievam, vai tu arī to manifestāciju, ko mēs drusciņi pieminējām, vai tu tur mēdz lasīt horoskopus un uz to tad tur paļauties, vai vienkārši piecelies ar domu un tu tici pats sev un kā tu skaties uz lietām dzīvē, tādas arī iet un rit un norit un rezonē un tā tālāk. Kam tu tici? Jā, šis laikam pats sarežģītākais jautājums. Jā. Bet visvairāk es ticu virzībai. Tam ir loģika. Es ticu tam, ka virzība ir nepieciešama eksistencei, laikam. Es nezinu, kā to vēl pateikt. Ka tu, lai kas tas arī būtu, kas tevi izraisa šo te vēlmi virzīties, vai tas ir kaut kas pavisam primitīvs un vienkāršs, vai tā ir izkustēšanās, vai tas ir kaut kāds garīgs mērķis. Un es domāju, ka tas katram ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Tas, man liekas, ir tas, kas iedod kaut kādu spāru vispār dzīvot un piecelties. Un vēl es ticu cilvēcībai, laikam tā. Ka mēs varam viens otrā atrast labo un sevi atrast labo, cilvēcīgo, un ka katrs cilvēks, katri divi cilvēki varētu atnākt un par kaut ko forši parunāties. Es gribētu ticēt, ka tā ir, lai arī cik reizēm mēs noslēpjamies aiz kaut kādiem mūriem un tā tālāk. Ļoti skaisti. Andrej, es gribu tev uzdāvināt vienu lietu. Mika, vai es tev varu palūgt ienest? Ņemot vērā to, ka tu ar kafiju esi bijis kaut kādā ziņā ļoti saistīts uz tu jau pat, varbūt, ja neiemācies tā mēneša laikā, kā tu teici, esot baristai kaut kādas niansītes, bet arī šī lieta, kas ir kafija, ar manu seju. Jā, šīs ir kaut kur redzēts. Tā ir kafija. Es tev gribu uzdāvināt vienkārši, lai tev pietiek pirmām kārtām vienmēr spars un spēks, jo kafija, man liekas, ir nenormāla forša lieta un ļoti daudziem māksliniekiem neatņemama sastāvdaļa ikdienā. Dopings. Un tur ir nosaukums plūktais Lauris. Kāpēc plūktais? To es arī gribēju paskaidrot tieši ar domu, ka lai tev
katru dienu pieceļoties, ir iespēja noplūkt dienai savus laurus un lai tie atnes tev rezultātu. Oi, paldies, ka atnāci šodien ciemos. Es gribu tev paspiest roku. Tu esi vienkārši fantastisks cilvēks. Jūs esat kolosāli, kas ir grupa Suddenlights. Un savukārt tu, dārgais skatītāji un klausītāji, esi iespējams vēl vairāk kolosāls, tāpēc, ka bez tevis jau nebūtu iespēja radīt šo. Un arī tas noteikti attiecinājums ir uz jums. Ja nav tā klausītāja un skatītāja, tad priekš kā mēs tur cenšamies galu galā. Paldies, ka noskatījies, noklausījies. Mēs ar tevi tiekamies jau nākamajā Atver mutī podkāstu epizodē. Paldies šai mājīgajai vietai, kas ir restorāns Miro, par iespēju būt un taisīt šo foršo podkāstu šeit. Un noteikti liels paldies arī jāsaka mūsu sadarbības partneriem, draugiem Volkswagen. Tiekamies jau nākamajā epizodē. Čau, lai izdodas. Un Suddenlights koncertā taču pārējais 15. novembris. Tiekamies.